Čau, šodien esam kopā ar Kasparu, un šodien parunāsim par TikTok. Kaspar, pastāsti nedaudz par sevi, kā tu nonāci līdz TikTokam, kā tu iepazinies ar šo platformu, un vienkārši kā tu nokļuvi līdz šim. Līdz TikTokam es nokļuvu īsumā pirms daudz gadiem, 4, daudz. Bet pirms vairākiem gadiem mums bija klients, kuram mēs reklamējām iepazīšanās saitu, tādu aplikāciju, kas ir iepazīšanās. Un tad mums bija Google, Facebook, YouTube, un tad mēs domājam, ko vēl mēs varētu viņiem piedāvāt. Un mums bija, mēs veidojam sadarbību ar content veidotāju, tādu lielu aģentūru, un mēs jau domājām kādu modeli, ko darīt, un kur mēs to kontentu laidīsim TV, YouTube. Un tad arī tā aģentūra pieskarās TikTokam. Un tajā brīdī mūsu klients teica, nekādā gadījumā TikToks ir sīkiem, tā. Un mūsu sadarbības partneri mēģināja viņu pārliecināt, un tad es arī domāju, skan diezgan loģiski, es arī pamēģināšu, pieregistrēšos TikTokā un tā. Bet tas pirmais gads, kad es biju TikTokā, ja ne pat 2 bija tāds, ļoti retis, viņā biju, Instagramā biju vairāk, un tur TikTokā visu, ko es redzēju, bija dejošanas video, tur kaut kādi mašīni. Jā, tādi, jā. Jā, nekādu tur pievienoto vērtību es viņam baigi neredzēju. Un tagad burtiski tā kā ir 2. vai 3. laikam jau gads sanāk, kad tu pilnībā redzēji, kā TikToks kā platforma transformējās. No tā, kas tiešām bērniem ir aktuāls, uz kaut ko tādu, ko jau tagad uzņēmēji var izmantot un reāli monetizēt. Kā tu pats uzzināji? Kā jau tu teici, no sākuma bija tā, ka es nolādēju TikToku, iegāju iekšā, skatos tur kaut kāds deju kontents. Kontents priekš bērniem vai pusauģiem. Bet, laikam ejot, es arī redzēju, kā sāka parādīties arvien vairāk kaut kā tur nedaudz uzņēmumi, kaut kāds interesantāks kontents, vērtīgs kontents. Un es biju izlēmis veidot savu apģērbu veikalu, un kaut kā vajadzēja reklamēt to veikalu. Tad es sāku publicēt dažas fočenes, tur kaut kādu informāciju par savu veikalu. Īsi sakot, tā bija mana pirmā saskare, no kuras bija kaut kāds arī neliels rezultāts tur apmeklētāju uz mājaslapu. Un kaut kādu pirkumu. Tu filmēji tā kā video vai kā tu taisīji? Tas bija daudz vienkāršāk nekā es tagad veidoju. Tās bija vienkārši fotogrāfijas, un uz tām fotogrāfijām uzrakstīts mājaslapa, piegāde tik un tik, cena tik un tik. Viena bilde vai tās tā kā karuselītes, kur viņas mainās? No sākuma pat viena bilde bija, un pēc tam es arī atklāju, ka var tādus karuselīti likt. Un es tur pirmā fočina gribu tur forši apģērties, scrollošu, mājaslapa un cena un informācija. Okay. Jā, kruti. Kaut ko sanāca nopelnīt? Jā, ar tām fotogrāfijām bija tā, ka man pirmais pirkums bija pēc mēneša kaut kur. Es atceros, ka man tur nopirka, nebija daudz, kaut kādi 70 eiro es nopelnīju. Bet laikam ejot bija pirkumi, es neteiktu, ka tas kaut kāds tur crazy rezultāts, bet kaut ko piepelnīju var tā teikt. Cik tu bieži postoji, cik tu bieži liki tos postus iekšā? Ir tā, ka postojas diezgan reti, tie bija kā 2-3 video nedēļā. Un arī attiecīgi, ja man bija pirkums, un es biju laimīgs ar to, tad es pārstāju publicēt, kamēr man atkal nesvajadzējās nauda. Okay. Runājot par tevi, kad tu sāki veidot, kāds bija pirmās grūtības, kuras tu pamanīji, ka TikTokā to ir pagrūti darīt, vai tāda nebija? Tad, kad es sāku sev veidot, vai tad, kad sāku klientiem veidot? Nē, kad tu pats sāki veidot sev. Okay. Pirmais jau man bija tā, ka man vajadzēja izdomāt, ja man būs sekotāji, kāpēc viņi man sekos, par ko man postot. Un pirmais TikTok konts man bija tāds vienkārši, es skatījos tos video, tur vairāk jau no Amerikas, kur Džeki tur trenējās un tā. Un es domāju, laikam tā jātaisa, man patīk skatīties gan jau, ka būs kādi, kuri to skatīsies. Un es domāju, jātaisa tāda latviešu versija, kas tur vienkārši trenējos, kā tur saeditēju, kas atbraucu uz darbu, pastrādāju tāds my day, zin tos video. Kā vlogus tāds. Jā, bez nekādas runāšanas, bez nekā. Bet pēc tam jau tad es sāku skatīties, un tur jau bija tādi motivējoši TikToki un tādi, un es domāju ka es arī tā gribētu, jo agrāk vēl pirms TikTok es atceros, es YouTube'ā skatījos, tur bija kaut kādas influencerus, un es domāju, wow, mums ir rīktīgi grūti, un kaut man būtu tāda drosme, kameras priekšā runāt. Un grūtākais bija saprast, par ko es taisīšu kontentu, jo es zināju to, ja es sāku taisīt par kaut ko kontentu, manam kontam ir jābūt tikai un vienīgi par to. Es nevaru
kaut ko tā, tad tā kā sāk miksēt, apmēram tā kā skriet līdz tendencēm. Jo daudzi to mēģina, un tas ir arī iemesls, kāpēc daudziem nesanāk. Tas bija pirmais, un tad nākamais jau bija, atceros pirmo video, ja es nemaldos, es viņu pārfilmēju kaut kādas 20 reizes, 3 minūšu rullīti. 20 reizes es pārfilmēju, kamēr man likās tā kā, un beigās jau man bija tik ļoti apnicis, ka es vienkārši tā kā varēju tā kā ierunāt, jo katru reizi, kad es nofilmēju, man likās tā ļoti samākslot. Nu, ka tā īstenībā nav, es gribu pasniegt kaut kādu informāciju. Par ko bija šis video? Tas bija par naudu. Tā kā, mans konts arī no sākuma saucās, tagad viņš saucās mans vārds uzvārds, vienkārši tās konts, bet viņš no sākuma saucās no 0 līdz 100. Un ideja apakšā bija tā, kā tu no 0, kad tev ir 0, kad tev nav nekā, tu vari sasniegt to, ko tu agrāk, savu sapni. Man bija tā, ka bija tās periods, kad man, piemēram, kad es biju tajā 0 stāvoklī, un man likās, piemēram, kaut kas tāds, kas ir uz pusi mazāk, kā man tagad ir, ka tas man būtu 100. Un īsumā konts arī bija tā, piemēram, man bērnībā bija sapnis, nevis bērnībā, bet jaunībā, 2000 mēnesī pelnīt uz rokas. Man likās nereāli, kā tu Latvijā oficiāli nopelnīt. Un pienāca brīdis, kad es to sasniedzu. Un īsumā tas video no sākumā arī bija, kā tu vari sasniegt kaut kādu savu mērķi. Protams, kā jau normālam cilvēkam, kurš ir uz attīstību tendēs, tu vienreiz, kā tu sasniedz, un tad tu kāp augšā. Bet tāds bija tas kontents. Un izdomāt, par ko ļoti grūti bija izdomāt. Otrs, sākt to darīt. Un tā kā sākt to darīt, lai tas ir organisks, lai tu kameras priekšā esi tas, kas tu esi, nevis tu gribi tēlot. Jo es domāju, katrs saprot to, ka kamerai vienā pusē, kamerai otrā pusē viņš jau ir cits cilvēks. Labi, un tad sāk veidot to kontentu no 0 līdz 100. Kādi bija varbūt pirmie rezultāti, ko tu pamanīji kaut kādu atdevi no TikToka, vai pats pirmais, ko tu pamanīji, ko TikToks tev iedeva? Man ir tā, ka esmu ļoti pieticīgs čūks, un es atceros, man bija pirmie 10 sekotāji. Un es domāju, wow, 10 cilvēki, kurus es nepazīstu. Viņi mani nezina, es viņus nezinu, jo es tā kā nesalinkoju speciāli ar Facebook un tā, jo man tik ļoti uztrauca, ko cilvēki, tur pirmie video neskatāties, ja? Bet arī, kur es varu noflešina, tur nezinu, tur pāris tūkstošus, tā kā saka, hei, parunāsim par naudu, un kāda ir mana uztvere par naudu. Un viņi arī bija tādi bišķi subjektīvi, un man teikt jau kauns, tā kā, ko tu kāds. Es negribēju, lai kāds padomā, ka es fleksoju, kāds, kuram ir nauda, pavisam 3-4 tūkstoši, viņš domā, ko tu tur dari, vai ne, tā kā tu flekso. Bet tas nebija tāda mērķi, tas bija tāda mērķi cilvēkam, kuram nav, viņam pat 1000 alga nav, un viņš redz, ka tu tā kā, ko čalis parāda, kā viņš to sasniedz un kā es to sasniedzu tur bez augstākās izglītības, nečakarējot citus, bet reāli smagi strādājot. Tev nav augstākās izglītības? Nē, man nav augstākā izglītība. Labi. Kā jau tu teici, tu sāk veidot to saturu, postot tos video. Veidojot saturu, ko tu pamanīji, kas TikTokā strādā un kāpēc? Par savu privāto vai par... Jā, mēs tagad par privāto. Okay. Es tagad 100% zinu to, ka manam kontam vislabāk strādā storytellings. Visvairāk skatījumi pārsvarā ir ar tiem video, kur es padalos ar kādu savu dzīves pieredzi, kā tur kaut kāds izaicinājums bijis, kā es to atrisināju, kāds tur ir bijis iznākums tam visam. Tas tā kā, protams, tur nav tā, ka visi sit plauksīni saka, kāds tu malcis esi, bet tur arī dalās, bet nav ļoti daudz heiteri tādi, bet daudz tur tā kā uzrakst, tur baigais tāds, tā kā daudzi nespēja saprast to, un, piemēram, ka tur ir internāta skolā, kuras, piemēram, pastāst par internāta skolu, kāds tur saka, wow, crazy, vecīt, malacis, ka tu tam visam gāja cauri. Man un draugiem, kas mēs mācījāmies tajā internāta skolā, tā bija labākā vieta pasaulē. Mums tā kā, kas ar tāds traks ir, bet citiem tas liekas tik nereāli vienkārši. Un tad ir tādi, kuriem tas kaut kas nepatīk tajā, un viņi heito. Bet vienalga, tā kā laba iesaiste vai slikta iesaiste, piemēram, tev saka, tu esi malacis, arī saka, tu esi idiots. Tā ir iesaiste. Un tev var būt video, kam ir miljonus skatījumi, kam ir 50,000 nošērots, viņš ir saglabāts, rentās reizes. Tur var būt 999,000 negatīvu komentāru, bet tas strādā. Ja tu vari sasniegt auditoriju, kurai tas pabaksta, pakasa, tas sāp, tas ir par reliģiju, par dzimumu, tu vari taisīt tādas. Vienkārši svarīgi saprast, kādu iznākumu tu vēlies. Un izdomā formātu, manā gadījumā tas ir storytelling formāts, kas strādā vislabāk, bet man storytelling formāts ir salīdzinoši maz manā kontentā. Vairāk ir tādi, tur atbildes uz komentāriem, kur es, pasaku, kad es saprotu, ka esmu saskāries ar kādu situāciju, informāciju, kas man palīdz, tad es labprāt padalos ar citiem tādi video, bet tie video parasti nesasniedz tik daudz cilvēkus, un tur nav tik liela iesaiste,
jo viņi nav tik interesanti. Tā tad labāk strādāja tie video, kur cilvēki vairāk varēja engageot ar to video, rakstīt un reaģēt. Un tomēr, kad tu padalies ar kaut ko vērtīgu, tas mazāk tā kā. Jā, labi. Tad tev tagad ir 7000 sekotāju. Kamēr tavs ceļš, kad tu nonāc līdz tiem 7000, varbūt ir kaut kādi fiči un triki, kurus tu izmantoji, lai tā kā ātrāk sasniegtu skatījumus. Triki, kurus tu izmantoji agrāk, pieņemsim, kurus tu mēģināji vai kaut kādu tādu. Atkal, 7000 priekš kāda tas vispār nekas nav. Kādam ir 100 000, kādam ir 200 000, tā kā sekotāji, un man tikai 7000. Bet kādam tieši kādam nav pa 1000, viņš nevar dabūt savu pirmo 1000. Man tas pirmais 1000 bija ļoti, ļoti svarīgs, lai es varētu tur laivus taisīt un tā. Es biju mēģinājis laivus. Īstenībā man no laiviem nāca visvairāk sekotāji. Tu uzsaiz laivu 2 stundas, tad man pienāca sekotāji. Un bieži vien es vadīju pārdošanas apmācības no stūrī kameru, arī porciju kādam kolēģim, lai filmē uzsaiz laivu, man tur 50 sekotāji pienākuši pa 2 stundām. Kas ir arī tik. Plus tev vēl naudu. Man tur kaut 7 eiro ir saziedot. Es pēdējā laikā neesmu, kaut pusgadu laikam laivus neesmu saistījis, bet tev vienkārši cilvēki tev dod naudu. Esmu ļoti pateicīgs par to, tā nauda tāpat visi ies labdarībai, ko man tur saziedo, bet tas tā interesanti, tā kā vēl viens tās iegums. Un tas, kas nestrādāja, man nestrādāja, kad es mēģināju tos video tādus ar efektiem, tur zirnekas virsū, kad tu stāsti, es rītīgi daudz pavadīju laiku tajā video, un tas nestrādāja. Un tā bāstu, es tik ļoti centos to video, viņš kaut 3 stundas, viens video rulīts, 2 minūšu, aizņem uzfilmēt, saeditēt, un vispār nav, cilvēkiem vienkārši nepatīk. Tad vienkārši, ko tu darīji? Laivi labi strādāja, tieši lai sekotājs pieņems sev iegūt. Un, kā sapratu, vienkārši ir jāmals. Tā kā nav baigi efekti vai kaut kas tāds, nav vērts to tieši koncentrēties. Ja tev ir garlaicīga tēma, es pieņemu tā, ja tu stāsti interesantu tēmu, ar efektiem vai bez efektiem, ar efektiem būs varbūt ilgāks skatīšanās laiks, jo būs tomēr interesantāk. Bet, ja tu tā izstādi tēmu, kas citiem neinteresē, nekāda efekta tev tur neizglābs. Un vienkārši man bija varbūt tāda video, kur es domāju, šis ir interesants, jo man tas ir interesants. Un viņš bija interesants, tur piesim ir 50 laiki. 50 cilvēkiem viņš bija interesants, bet storytellingā man tur 500 laiki. Tas ir 500 cilvēkiem interesants. Stāsts vienmēr par citiem cilvēkiem sanāk. Labi. Kā jau tu teici, ka tev bija kaut kādi heiteri, man liekas, tas ir diezgan izplatīts. Es redzu, ka arī diezgan daudzi par to runā, ka viņiem kaut kādi heiteri. Varbūt vairāk pastāstīt, kāds bija tas heits, kā tu ar viņu tiki galā un ko tu vispār domā par šādu heitu? Man šeit izplatītākais heits, kāds ir TikTokā, tas arī ir tas, no kā visi atraujās. Tas ir, tavs izskats, piemēram, man ir brilles, tādas interesants brilles, un pirmais bija pa brillēm, bet tas arī, man tā šķiet, ka tad, kad tev ir tāds nepersonisks heits, piemēram, par brillēm, tur kāds heito, es pasmējos. Ir sevišķi, kur ir heitera komentāri, kas ir smieklīgi. Tur man viens uzrakstīja, ka man ir scuba diving brilles. Tas ir smieklīgi, tā kā šis tā kā labākais joks un tā. Tur kāds uzrakst ar pēdiņu brilles vai kaut kas tamlīdzīgs, tā ignorē. Un īsībā man ir ļoti maz heita komentāri. Tā kā tiešām, un kas ir pats, man liekas, vistrakāk parāda cilvēka dabu. Ne visu cilvēku, bet liela daļa cilvēku dabu. Man ir piemēram video, kur es nezinu, tur mašīnai man tur kaut kas notiek, es varu kaut ko saplēšu mašīnai. Tur kaut kas, tur pa sievieti varētu izdarīt, kas pa veci, kurš to nevar izdarīt. Tas ir tāds heits, viņš to var, es to nevaru, fine. Tur ir ļoti maz heita komentāru, bet tur ir ļoti daudz atkal tādu malats, man būtu kauns tādu video likt, bet visu cieņa tev, cik, mēs visi pieļaujam kļūdas, un tur tādi motivējoši video, un procentuāli man visvairāk heita video ir, kuras ar labdarību nodarbojos. Kur es ziedoju kādam naudu, kur es kādam bērnam nopērku drēbes, kur es kādam bērnam aizbraucu mācības nopērku, kur es palīdzu vecai tantiņai, kur viņi tur vilcienā, nepareizajā vilcienā iekāpus. Tur ir visvairāk heita komentāru. Jā, tas dīvaini tā, kā tā var būt. Vienkārši cilvēki ir tādi, es nezinu, kā to raksturot un tā, bet tagad tu jautāji, ko darīt ar tiem heita komentāriem.
labāk neko nedarīt. Un bieži vien, kad tu mēģini aizstāvēties, tu piesim pasaki, es bieži vien, labi, es kaut ko tādu smieklīgi tur atbildu, kaut ko, tā. Bet ja tu piesim kaut ko pasaki un cilvēks pārprot, un viņš to raksta, tu idiots vai kaut kas tam līdzīgi, sliktākais, ko tu vari darīt tā, nē, noskaties video līdz galam, es sāku cīnīties ar to cilvēku. Jā, ko es pamanīju, ka ir pirmkārt TikTokā ir cilvēki, kas raksta visiem heita komentārus, vai vismaz mēģina aizskart. Ir cilvēki, profili, kurus var redzēt gandrīz katra influencera komentāros. Katram viņš tur piesienās, katram kaut ko ieraksta. Un, ja tu mēģini atbildēt uz šiem komentāriem kaut kā, tad, ko es esmu pamanījis, ka tie, kas tur nodirš visus TikTokā, lai kādu argumentu viņiem nepateiktu, viņi vienmēr mēģinās izdomāt kaut ko, tev tomēr nav taisnība. Viņi līdz pēdējiem cīnīsies kopā ar tevi, tāpēc, man liekas, uz to nav vērts sērēt laiku. Jā, tiešām ir tāds ļoti, ļoti labs teiciens, nestrīdies ar idiotu, tāpēc, ka pirmais viņš tevi novedīs līdz savam līmenim un pēc tam uzveiks ar pieredzi. Viņam ir stāsts, viņš ir idiots visu dzīvi un tev nekad nevajag strīdēties ar idiotu. Jā, savukārt, kā ar heiteriem, pieņemsim, dzīvē, tu neesi saskāries. Esmu saskāries. Tieši kā TikTokā saskāries. TikTok heiteriem? Jā. Zini, kas ir smieklīgi? Kas ir tiešām ļoti smieklīgi? Visi cilvēki, un pēdējā laikā arvien vairāk un vairāk šodien arī filmēju klientam video, esam pie klienta filmēju un arī kolēģi video saka, hei, es tev sekoju TikTokā un tā. Pagājušā nedēļa arī 2 cilvēki pateica. Šonedēļ ir 2 cilvēki. Pie viena klienta biju un aizvakar biju ēstuvē un tur arī pateica, ka viņi no TikTok video ir atnākuši uz to ēstuvi. Un tie ir pārsvarā visi tie, kas ir klātienē, piemēram, dzīvēs, satiekās, visi ir super pozitīvi, visi saka, tu baigais malacis esi, Siguldā, tā kā mani satiek, tur visi mani slavē. Biju filmēšanā un sieviete pienāca kādu pateica to, ka viņam man seko TikTokā, ka foršs kontents un viņai liekas, ka viņi jau mani pazīst, kas ir itīgi forši, ne? Un man nekad dzīvē nav bijis tā, ka kāds pienāk un kaut ko negatīvu man pateica. Un arī tā, ka džeki pienāk klāt. Tu redzi, kāds vīrietis arī saka, hei, es redzēju TikTokā baigais malacis, tur itīgi malacis visu pareizi saki. Bet tas džeks neizskatās pēc tāda, kurš varētu domāt līdzīgi kā es. Realitātē, es domāju, tā, ka tie paši heiteri, kas tevi heito ārpus, kas tev heito TikTokā, ārpus TikTok viņi uz ielas tevi satiek un saka, čau, riktīgi labs kontents un tā. Jā, tā varētu būt, jo tiklīdz iesākās, sākām filmēt Maldivie, tur cits džeks bija, viņi filmējām, un mums pat nebija 100 followeri, un viņi satika uz ielas un paprasīja fotogrāfiju. Vienkārši tas džeks no Maldivie, uztaisam fotogrāfiju. Kaut arī komentāros likās, ka mums tūlīt satiks, un viss, tur. Tāpēc tie komentāri TikTokā, un kas ar tevi notiek dzīvē, ir pavisam savādāk. Labi, tad vairāk par sasniegto rezultātu, kas ir tagad, ko jau ar visu visām savām iemaņām un visu, ko tu esi uzzinājis par TikToku, mēģinājis kopumā. Ko tu vari pateikt par saviem rezultātiem? Kādi ir tavi rezultāti? Kādu rezultātu tu esi ieguvis? Vai viņš ir liels vai mazs? Vai kā tu pats vispār domā? Ņemot vērā to, ka man ir tikai 7000 sekotāji, es domāju, ka diezgan labs rezultāts, jo es jau pelnu naudu ar TikToku. Un tajā brīdī, kad tu kaut ko saproti, ka tu to sāc darīt labi, tu to jau vari nedarīt bez maksas. Ir uzņēmumi, kas paši sazinās ar mani un saka, hei, varbūt varam tā sadarboties arī. Tagad man ir daudz vieglāk piezvanīt uzņēmumam, tad, kad mēs runājam par TikToku, ļoti, ļoti bieži es piezvanu. Un tad, kad uzzina, ka tas es esmu, ka es esmu tas, kas viņam piezvana, viņi saka, jā, mēs tev sekojam, mēs tev redzam, un viņi uzreiz ir gatavi satikties un visbiežāk arī pat sākt sadarbību. Tāpēc tas ir, ņemot vērā to, ka tu vienkārši 2 gadus to dari, katru dienu liec kontentu iekšā, tur kādu dienu vairāks video, kādu dienu vismaz vienu video liec iekšā, un beigās tu to pierodi, tu ieej tādā ritmā, ka tu kaut dienas atziņu pasaki, uzdod kādu jautājumu, un tas beigās tev strādā. Līdzīgi tāpat kā pilnīgi visur, ja tu gribi kaut ko sasniegt, negaidi to, ka tev tas uzreiz būs. Bet pamazām, katru dienu tu kaut ko dari un tas strādā, tāpēc rezultāts noteikti. Ja man tas jau ir atnācis atpakaļ tur vairākos tūkstošos, ja pat vairāk kā, noteikti jau pat vairāk kā 10 000, es domāju, jā, tas ir ļoti, ļoti, ļoti labi. Tas ir par manu privāto, nevis par uzņēmumu. Jā, labi. Un kādi tad tavi nākotnes plāni, ko tu vēlies sasniegt TikTokā varbūt? TikTokā noteikti turpināt darīt to, ko es tagad daru. Arī tikpat organiski, tikpat patiesi, nezaudēt to patiesumu, kas ir manā kontentā noteikti. Un tad jau redzēt, kur tas viss noved. Pagaidām tas noved tikai pie pozitīvām sekām.
Bet ideja jau ir tāda, ka atpazīstamība tev ir vajadzīga, un tad, protams, to kādā brīdī monetizēt, jau sākt vairāk monetizēt. Tagad jau ir pāris sadarbības, kur tur ik pa laikam varbūt kāds redz to, ka manā profilā parādās kāds uzņēmums, kur es tur noreklamēju un tā, pārbaudu arī patiesi. Nevis, ja man kaut kas nepatīk, tad es arī pasaku to, ka nepatīk. Un, kā tu teici, tu palīdzi uzņēmumiem. Varbūt varētu sīkāk pastāstīt, kā tieši, ko tie uzņēmumi iegūst no sadarbības ar tevi, ka tu viņiem palīdzi filmēt. Vai tu palīdzi tikai uzņēmumiem, vai arī varbūt kādiem ir cilvēki, kam tu esi palīdzējis no TikTok vai vispār kaut kādus kursus iegūt, vai kāda vispār tagad tā nodarbošanās, sīkāk par to runāt? Nodarbošanās, man vēl joprojām esmu digitālā mārketinga speciālists, vadu. Esmu viens no 3 vadītājiem, vadu digitālā mārketinga aģentūru. Mums jau ir tomēr arī vēl aizvien ir Google, Facebook, Instagram, YouTube, ar ko mēs strādājam. Un TikToks ir tā, ka tagad jau ir vienkārši ļoti liela mana dzīves daļa, jo es braucu pats, filmēju tos video klientiem. Tas, ko mēs nodrošinām, īstenībā jau klients no mums nopērk laiku, tad viņam nav jāvelta laiks un viņš iegūst kvalitatīvu saturu. Tāda satura nevis, kas viņam liekas, ka interesē viņa klientam, bet reāli, kas viņa klientam interesē. Viņš tajā brīdī, kad mēs sadarbojamies ar klientu, viņš iegūst brīvu laiku, 3 stundas mēnesī, un tev ir visam mēnesim saturs, līdzīgi tieši tāpat kā tavam pakalpojumam. Mēs arī sagatavojam tēmas, interesantas tēmas, tādas tēmas, kuras rada uzticamību viņa klientam, kuras caur tām tēmām klients iepazīst viņu kā personību, ne tikai kā uzņēmumu, bet kā reālu personību, viņa kolēģis. Un tad arī rodas tā uzticamība un vēlme viņus atbalstīt un pirkt no viņiem. Jā, jo kā man patīk par tiem izskaidrot, kādi ir tie jautājumi, kad uzņēmējiem skaidroju, saku, iedomājies, ka es esmu pircējs, vienkārši cilvēks, kas atnāca ar tevi parunāt, grib kaut ko noskaidrot par uzņēmumu, par kaut kādām detaļām, par kaut kādiem sīkumiem. Līdzīgus jautājumus es viņam arī uzdošu. Kā es būtu pircējs un mani interesētu kaut kas noteikts. Tas ir tā. Un es redzu, cik ir 2 tipu formāti kontenta, kur veido uzņēmumiem. Viens ir, kur džeki paši atbrauc, filmē sevi, paši pastāsta par kaut kādiem sīkumiem, detaļām. Un vēl ir tā, kā jūs filmēt. Un kā mēs arī, ka atbrauc un uzdot jautājumu cilvēkam, kas ir tajā uzņēmumā, kas atbild par to uzņēmumu, un saka, kāpēc es izvēlējies tieši šādu filmētos video? Šo formātu, ka par produktu, par pakalpojumu stāsta pats klients, arī tā uzņēmuma pārstāvis, es izvēlējos arī tīri tā iemesla dēļ, ka ir svarīgi, lai ir patiesums, lai tu esi patiess. Brīdī, kad tev ir, jo ir ļoti daudz piemēru TikTokā. Ir ļoti daudz piemēru, kas arī mēģinājuši mūs kopēt. Viņi kaut ko paņem no mums, bet arī viņi ir kameras priekšā, viņi kā aģentūras pārstāvi arī, aģentūras. Un pēc tam tad sēdeni pārvērš par ģimenes auto. Jā, arī, tāds piemērs. Un visa tā negācija, jo, tajā brīdī, kad tu esi kameras priekšā, tev ir jābūt gatavam kritikai. Un iedomājies, tu reklamē produktu vai pakalpojumu, un tev uzdod jautājumu, un tu nokļūdies vienā lietā. Tu vienu lietu nepareizi pasaki, un tavs potenciālais klients redz, kā kaut kāds čalis, kurš nemaz tajā uzņēmumā nestrādā, pasaka kaut ko nepareizi. Un tas cilvēks, viņš vienreiz redzēs, viņam asociēsies tā seja pirmkārt ar to uzņēmumu, un arī tā informācija, ko viņš dod. Tāpēc tas ir ļoti liels risks. Tas ir pirmais. Otrs ir, protams, var jau paņemt influenceri. Tad labi influenceri. Renāru Zeltiņu var paņemt, šautos Renāru Zeltiņam. Un viņš ļoti labi pastāstīs, viņš ir gudrs, viņš ir tiešām ļoti gudrs, viņš ir harizmātisks, visa Latvija viņu zina, tu pārdod māju, tu pārdod telefonu, tu pārdod kaut kādu pakalpojumu masāžu, viņš ļoti labi par to pastāstīs. Bet tajā brīdī, kad ir tava uzņēmuma TikToks parādās, tavs stāsts par uzņēmumu un atnāk influenceris no sejas, cilvēks otrā pusē, viņš zinās, ja tas uzņēmums nepieder tam influencerim, tad viņš man mēģina kaut ko pārdot. Tad, kad tu gribi noreklamēt produktu vai pakalpojumu, un tur ir iesaistīts influenceris, tavs pircējs, tavs reālais klients redz, tu man mēģina pārdot. Pārdošanā ir ļoti, ļoti svarīgi nevis pārliecināt, bet radīt pārliecību. Tā, lai klients pats pieņem lēmumu pirkt no tevis, lai viņš pēc tam nevaino to influenceri, ka, es nopirku tā influenceri, beigās arī tur bija tas slikti, un arī influenceris ir muļķis, jo viņš reklamē tur kaut ko sliktu. Tāpēc ideālā gadījumā ir cilvēks, un kad cilvēks ir priekšā, kurš pārstāv, kā uzņēmuma pārstāvis. Viņš arī sapratīs visas detaļas, visas sīkumus. Jā, bieži vien tu uzdod vienu jautājumu, un viņš tev
klients dod atbildi un pasaka vēl kaut ko tādu interesantu, kas tev pašam kā pircējam liktos interesanti. Un tu uzdod jautājumu, kā papildinošu jautājumu. Un viņš arī var smuki atbildēt uz to jautājumu. Influenceris arī kāds, cits, uzdod jautājumu, viņš neuzdod man tādu jautājumu. Es nezinu. Un tas ir ļoti slikti, ka tev tajā brīdī, ka tev ir video sākums, jāiegūst interese, un tad tev ir jāizglīto sabiedrība, jārada vērtība, un tu tur nočakarējies. Un tu tev ir tāds laiks, minūte, radīt vērtību, un tu to neizdari. Jā. Tāpēc arī tā nevajag. Visbiežāk sastopamā problēma, kura ir, kad es aizbraucu pie uzņēmuma īpašnieku un izskaidroju šo, ka mēs filmēsim jūs, es būšu klienta lomā, ir tāds, ka kā filmēties. Es reiz neesmu filmējies, man negribās filmēties. Ko tu varētu ieteikt vai pateikt pret tādu iebildumu? Pirmkārt, mums jau ir vairāk kā 10, 20 laikam jau reāli case, kur mēs varam parādīt, kā ir. Un praktiski neviens no viņiem reti, kurš no viņiem ir bijis kameras priekšā iepriekš. Ļaunākajā gadījumā pirmais video, ko mēs filmēsim, mēs viņu 5 reizes pārfilmēsim. Ļaunākajā gadījumā tas ir reāls case bijis. Pēc 5 reizēm, kad tu runā, piemēram, vienu un to pašu informāciju, tev atbrīvojies. Un tavs 10. video tajā dienā, kur tu filmē, jau būs ritīgi kruts. Tas ritīgi forši. Ir klienti, kur es negribu filmēties. Nē. Mums ir vajag, nezinu, tur man ir tikai stunda laika, iekļāmies. Ir reāli bijis salīdzinoši nesen safilmējam 30 video. Viņš saka, varam vēl varbūt tā, davai, es uzvilkšu vēl citu kreklu. Davai, paņemam kaut ko bišķi smieklīgi, paprasti man par to. Un viņš ir jau atbrīvojies. Un viņš saka, davai sarunājam jau nākamo tikšanās reizi, mēs pat neesam sagatavojuši. Viņš jau pat nav pārliecinājies, ka būs rezultāts, bet viņš saprot, ir ritīgi forši. Un tad, kas ir visbiežāk, ar ko es saskaros pirmā filmēšana, atnākam pie klienta, viņš ir tās nopietnas, varbūt arī jau mazliet uztraucies. Tad ir, esam dzirdējuši komentārus, man likās, ka te atnāks tur filmēšanas tur brigādi, tur ar kamerām bet mums ir stabilizators, mikrofoni, mobilais telefons, un tad to tomēr ir bišķi vieglāk neuztraukties, un ka to tur vairāk cilvēks skatās, ko tu atbildi. Bet tiešām ļoti bieži ir bijis tā, ka pirmā reize viņš ir uztraucies, un otrajā reizē viņš ar smaidu sagaida, ir mūsu tēmas, bet viņam jau ir vēl sagatavotas tēmas, un viņš priecājās, jo arī 99% gadījumu tas kontents, ko mēs ieliekam, viņam ir ļoti daudz pozitīvas atsauksmes. Un tad, kad klientu pamana uz ielas un saka, hei, redzēju tavu video, vai tur kāds draugs piezvanīja uz slavenību un tā. Un tad viņš saka, ritīgi krūti, un tā viņa atbrīvojās. Bet sākumā viss ir grūti, visiem ir grūti. Tā ir, man liekas, tieši tādam kontentam arī ļoti viegli pielāgoties, kad viss, kas tev ir jāsaprot, ka, lai tur tā kamera filmā, bet es ar tevi tur runāšu kā ar klienti, mēs parunāsimies un tā. Man liekas, tam ar laiku pierod un tiešām ļoti kruti pēc tam video arī labāk sanāk. Ar ko sākt, ja vēlos filmēt sev vai savam uzņēmumam? Man liekas, pirmais ir stāsts. Izdomā, kāds būs savs stāsts, ko tu gribēsi, piemēram, ja tu privāti, vienkārši iedomājies, ka tavs konts ir filma vai seriāls un centies pieturēties pie tā. Uzņēmumam arī izdomā, ko tu gribi filmēt, vai tu gribi filmēt uzņēmumu sadzīvi, tā kā radīt tādu emocionālu saikni vairāk, kādi cilvēki, kas viņiem patīk tā, var arī savu produktu un pakalpojumu un radīt vērtību produktam un pakalpojumam. Bet abos gadījumos pats svarīgākais ir pieturēties pie tā, lai tu esi patiess. Necenties būt labāks nekā tu esi, ja tev, piemēram, 30 gadi un tev nav tiesības, nesaka to, man nav tiesības, jo man nepatīk braukt ar mašīnu, man nevajag tiesības, pasaka to, man ir 30 gadi un man nav tiesības. Varbūt kāds var ieteikt, kā saņemties no tiesības. Un tas nepadara tev sliktāku par citiem, tas padara tev patiesu. Jo cik daudz cilvēki baidās atzīt savas nepilnības. Uzņēmumam arī tu pārdod produktu vai pakalpojumu. Lielākajai daļai ir tā, mums ir brāķi, šito nefilmējam. Bet tieši tas pārdos. Uztais produktu ar brāķi, pasaka, tā, mums sanāca tāds brāķis, un kā ir, jūs pirktu šādu ar šitādu lietu, ja tur iedod 10% atlaidi, vai arī tomēr nē, šitais ir jāmet ārā. Un tu reāli var iegūt klientu tam produktam un arī citiem produktiem, kuriem nav brāķis, tikai tāpēc, ka tas patiesi. Tā kā tas noteikti jāņem vērā. Labi. Par tiem uzņēmumiem, pieņemsim sadzīves video vai pārdošanas video. Tā kā vari nedaudz pastāstīt, kā atšķirās? Video nozīmē jēga video. Ja tava video jēga ir pārdot tavu produktu vai pakalpojumu, tas ir pārdošanas video. Ja tava produktu jēga ir brandings, arī iepazīstināt, tā kā izklaidēt, tad tas ir tāds brandings, teiksim, tas ir tāds kontents. Kā tu viegli vari atšķirt pārdošanas video? Pārdošanas video jāsastāv iepazīšanās, produkts vai pakalpojums, kas tas tāds ir, kas tur ietilpst, kādu problēmu tas risina, vai arī kā tas uzlabo tavu dzīves kvalitāti, tad rādi vērtību un cena. Un tad, kad cilvēks redz tādu video, viņš redz, tas ir tas, dara to un to, palīdz tam un tam, dara tam un tam, un cena ir tāda un tāda,
no tāda video cilvēks zvanīs, teiks, hei, es redzēju, un viņš zina, kāda cena ir. Bet tā, tur ir tā lieta, ka arī, un to diezgan daudz uzņēmumu nesaprot, kad sāk veidot, TikTok saturu. Viņi varbūt pat arī domā, jā, TikTokā var dabūt savu klientus, bet, nezinu, kā sāk filmēt vienkārši for fun. Redz, ka kaut kāda for fun. Kaut arī kāpēc mani tie video TikTokā vienkārši bilde pārdeva, kad es liku. Tāpēc, ka tur bija visa informācija. Tieši tā. Piegādes laiks, cena, mājaslapa. Arī, kad, ja man jautātu vienkārši, atnākt uzņēmums un gribu sākt veidot saturu, gribu arī piesaistīt klientus caur TikToku, tad visbiežāk apskatos to uzņēmumu, tur ir vienkārši kaut kas bezsakarīgs. Es saku, ja jūs gribat pārdot, tad jums arī jāfilmē par savu produktu. Tas ir loģiski. Kā klients var uzzināt par tavu produktu, ja tur vienkārši kaut kāda for fun vai kaut kāda joka video. Tev jāstāsta. Un tu pārdos, man liekas, tik vienkārši. Tieši tā, jo man liekas, ka arī liela problēma ir pie mazākiem uzņēmumiem, ka viņi skatās, ko dara lielie uzņēmumi. Jā. Lielie uzņēmumi var atļauties, jo, TikTokā filmēt savu sadzīvi, kā tur kaut kas notiek, kā viņi tur saģērbjās smieklīgi, cik mašīnas daudza kūpina, tur, kaut ko tādu. Viņi to var darīt, jo blakus tam TikTokam, kas viņiem tur notiek, viņiem ir Google reklāmās vairāk tūkstoši, Facebook reklāmās vairāk tūkstoši, Instagramā viņiem vairāk tūkstoši. Tie kanāli strādā reāli, lai iegūtu jaunus klientus, un tur ir viens branding kanāls. Un tad, mazākie domā, viņiem iet labi, noteikti tāpēc, ka viņi tādu kontentu liek iekšā, bet tā nav. Tas ir ka kaut kāda maza darbnīca skatās, ko filmē ar Baltiku un filmē. Jā, un viņi domā, mēs tagad arī tā darīsim, mums tagad arī viss labi ies. Tieši tā, jā. Bet arī, man liekas, ar Baltikam būtu krūti pārdošanas video, jo es skatījos, ka tur baigi labi aiziet tie video, kur kaut kādas biļetes lētas ieliek TikTokā, izpērk. Protams. Jā, ar Baltiks varētu izmantot mūsu pakalpojumu, cik 10 video dienā, man liekas, mierīgi varētu. Protams, jā. Redzi, tādiem klientiem, jo tur ir svarīgi, Air Baltics, kādas video viņi liek iekšā, viņi fanu nosties, viņi viral iet, un viņi ir litīgi interesanti, un tas ir ļoti labs brandings. Un ja viņiem biļetes jau netrūkst, un klienti viņiem netrūkst, bet ja viņi gribēja tā, ka, hei, reku, mums vajag palielināt tur reiz 10, reiz 10, bet pa 10, pa 20, pa 30%, tad arī kontents jāliek. Ielies video, viņš sākumā varbūt tāds, bet beigās var jābūt call to action. Hei, reku, mums ir tāds biļetes, nopērc viņas tagad, pēc tagad, daudz vēlāk. Bet tur būtu jābūt tai informācijai, jo daudzu uzņēmumu arī ir video, viņi neieliek cenu, vai arī viņi neieliek šo call to action. Piesakies mums, zvani mums, un bieži vien ir tā, tur cilvēks skatās video, tu noreklamē kaut kādu video, kādu produktu vai pakalpojumu, un viss tā kā beidzās. Un pilnīgi cita atdeve būtu, ja tu paņem to pašu video un pasaki, hei, ja tu vēlies pieteikties uz bezmaksas konsultāciju, zvani mums. Tik